un par to varbūt, kas tiek darīts jauniešu veselības labā. Tas ir tas, ko Iveta teica, ka tā pirms vēlēšanām šajā projektā pirmā reize, par ko jūs avīzītē varat lasīt, man liekas, praktiski visi, es neatceros, bet no kuras partijas varbūt ir bija kādas pozitīvas tendences, bet praktiski no visām partijām, kā Iveta teica, šis te jautājums cilvēkiem likās neaktuāls un ko tie jaunieši var ņemties. Tad man šķiet, ka mēs ejam uz šādu risinājumu. Ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēks, nav problēma. Ja mēs paskatāmies uz demografisko struktūru, mēs paskatāmies uz 10-14 gadīgiem jauniešiem, tad jūs paskatāties, cik viņu ir ļoti, ļoti maz. Ņemot vērā, kāda daļa no viņiem ir ar sliktiem paradumiem un ar slimībām, ar infekcijām, tad jūs varat pareiķināt, kāda daļa paliek to, kas ir veseli. Un tālāk runājot par veselījiem, puse no jauniešiem atzīst, ka viņi gribētu dzīvot citā valstī. Tā kā, ja mēs paskatāmies uz to, cik viņi ir mazi, cik viņi ir neveseli un cik ļoti viņi vēlās aizbraukt no Latvijas, tad man pēc šī pirmās reizes projekta, kur laikā mēs šos datus apkopojām, ir tā drusku jocīga sajūta, kad iekāpu tramvajā, man gribas jaunietim dot vietu. Paldies! Teiksim par jauniešiem!